Sveiki! Šodien mums ir trigonometrisks piemērs, kurš ir jāatrisina dotajā intervālā. Es jau redzu, ka intervāls nav dots, tūlīt pierakstīšu. X pieder no 3pi dalīt ar 2 līdz 2pi. Un ir jāatrisina dotais vienādojums. Ko nozīmē atrisināt dotajā intervālā? Atcerieties, ka trigonometrijā trigonometriskās funkcijas mums ir periodiskas, jā, ar sinus, kosinus mums ir periodiskas ar periodu 2pi, tangents ar periodu pi. Tad lūk, ja jums ir dots, ka x ir jāpieder konkrētiem intervālam, parasti ir tā, ka jums derēs tikai tās saknes, kas atrodas iekš šī intervāla, un mums nav jāraksta klāt periods. Tas nozīmē, sāksim ar risinājumu. Sinus 4. plus kosinus 4. ir 0,5 plus kosinus 2x. Pārnesīsim kosinus 2x pa kreisi. Iegūsim. Tā. Paņemšu tievāku. Sinus 4x plus kosinus 4x mīnus kosinus 2x ir, un 0,5 parasti rakstam kā vienu otro. Jā, jo tabulētajās kosinusa sinusa vērtībās mums ir dotas sakne no 2 dalīts ar 2, sakne no 3 dalīts ar 2, viena otra un tā tālāk. Jā, parasti bez komatiem, bez decimāldaļām. Tālāk ar sinusu 4. kosinusu 4. pagaidām darīt neko nevaram, bet ar kosinus 2x varam. Un tas mums pārveidojas pēc formulas kosinus 2x ir kosinus kvadrātā x mīnus sinus kvadrātā x. Ievietosim to kosinus 2x vietā, tikai uzmanīgi pirms kosinusa mums ir mīnus zīme, tātad nomainīsies arī šeit būs mīnus kosinus 2x plus sinus kvadrātā. Tātad sinus 4x plus kosinus 4x mīnus kosinus 2x plus sinus kvadrātā x ir viena otrā. Tagad, ko varam darīt, mēs varam paņemt un iznest kopīgos reizinātājus pirms iekavām. Es nedaudz paskatīšos pie sevis. Nu jā, es iznesu arī. Tad sinus kvadrātā x iznesam. Skatāmies, mums ir kopīgais iznest no sinus 4x un sinus kvadrātā x. Ja sinusu 4. pakāpē sadalām reizinātājos, kurā viens no tiem ir sinus kvadrātā, tad otrs reizinātājs ir sinus kvadrātā x. Kāpēc? Jo sareizinot sinus kvadrātu reiz sinus kvadrātu mums ir sinus 4. Tālāk rakstam sinus kvadrātā x, ja sadalam reizinātājos tā, lai viens no tiem ir sinus kvadrātā x, sanāk otrs reizinātājs ir 1. Jā, tad rakstam plus 1. Ja šeit būtu mīnus sinus kvadrātā x, rakstītu mīnus 1. Turpinam ar kosinusu plus kosinus kvadrātā x un tāda pati sistēma kvadrātā x mīnus 1. Varam pamanīt, ka kosinus kvadrātā x mīnus 1, tas ir mīnus sinus kvadrātā x. Kā to var pamanīt? Tāpēc, ka mums ir vēl viena formula. Sinus kvadrātā x plus kosinus kvadrātā x ir 1. Līdz ar to sinus kvadrātā x ir 1 mīnus kosinus kvadrātā x. Līdz ar to, ja mēs dalam vai reizinam abas vienādojuma puses ar mīnus 1, mēs iegūstam, ka mīnus sinus kvadrātā x ir mīnus 1 plus kosinus kvadrātā x, jeb kosinus kvadrātā x mīnus 1. Tas ir tas, kas ir dots šeit. Līdz ar to iekavās ierakstīsim mīnus sinus kvadrātā x. Un mīnusu varam iznest priekšā. Tad rakstīsim sinus kvadrātā x sinus mīnus kosinus kvadrātā x reiz sinus kvadrātā x, ja? Un tagad varam vēlreiz iznest kopīgo reizinātāju pirms iekavām. Mums ir divi reizinājumi. Mums ir reizinājums šis un šis. Kāds ir kopīgais reizinātājs šeit? Tas ir sinus kvadrātā x, to arī nesam ārā. Un tagad iekavās rakstam atlikušos reizinātājus. Pirmais atlikušais reizinātājs ir sinus kvadrātā x plus 1, otrs ir mīnus kosinus kvadrātā x mīnus kosinus kvadrātā x. Un tas ir viena otrā. Tā es aizmirstu visur pierakstīt.
Tālāk. 1 mīnus kosinus kvadrātā x, mēs jau zinām, tas ir sinus kvadrātā x. Ja. Un 1 mīnus kosinus, tas ir sinus kvadrātā. Tālāk, sinus kvadrātā x, un šeit ir reiz 2 sinus kvadrātā x. Un tas ir nekas cits kā 2 sinus 4. x, ir viena otrā. Ejam tālāk. 2 pārnesīsim uz otru pusi, tātad dalīsim ar 2, iegūsim sinus 4. x ir 1/4. Lai iegūtu sinus x-u, ir jāpaņem 4. pakāpes sakne. Tātad mēs esam ieguvuši, ka sinus x tā ir kvadrātsakne, 4. pakāpes sakne no 1/4, un kas ir 4. pakāpes sakne no 1/4, tas ir plus mīnus 1 dalīt ar sakne no 2. Ja mums ir pāra pakāpes sakne, tad mums ir rezultāts plus mīnus. Un kāpēc mēs zinām, ka tās ir 1 dalīts ar sakni no 2? Tāpēc, ka, ja mēs iesim rekursīvi, pakāpe 1/4, tas ir pakāpe 1/2, reiz pakāpe 1/2. Līdz ar to, ja mēs no sākuma paņemtu vienu kvadrātsakni no 1/4, mēs iegūtu 1/2, un ja pēc tam mēs paņemtu vēl vienu kvadrātsakni no šīs 1/2, mēs iegūtu plus mīnus 1 dalīt ar sakni no 2. Ja? Ejam tālāk. Atcerieties, ka, ja jums ir dos 1 dalīts ar sakni no 2, to var pārveidot, paplašinot daļu ar kvadrātsakni no 2 augšā un apakšā, tādējādi iegūstot rezultātu pierastāku sakni no 2 dalīt ar 2. Un tagad skatāmies uz rezultātu, jo mums ir jāsniedz x. Mums ir jāatrod x. Mums bija pateikts, ka x pieder intervālam 3π dalīts ar 2 līdz 2π. Ja mēs šo intervālu atzīmēsim mūsu riņķa līnijā, tad sinus mums ir vertikālā asa, kosinus horizontālā, un mūsu intervāls ir 3π dalīts ar 2 līdz 2π. Un tas ir 4. kvadrants. Tātad mūsu vēlamais leņķis atrodas 4. kvadrantā, un sinus tur ir negatīvs, tāpēc mēs rakstam, ka sinus x ir mīnus no 2 dalīt ar 2. Un tas ir pie leņķa x 7π dalīt ar 4. X ir 7π dalīt ar 4. Un tas atrodas mūsu intervālā. Kāpēc? Ja uzrakstīsim abus no gala punktiem ar saucēju 4, mēs iegūsim šoreiz ar 2 6π dalīt ar 4, un 2π, tas būs 8π dalīt ar 4. Un, protams, ka 7π dalīt ar 4 atrodas pa vidu. Nevis pa vidu, jā, bet atrodas iekšā šajā intervālā. Šajā gadījumā arī pa vidu. Lūk, tāda atbilde. Es jūs aicinu rakstīt komentārus, es jūs aicinu piesakot manam kanālam. Un līdz nākamajai reizei.